Čau. Viens ieteikums, kā dzīvē sasniegt ātrāk savu mērķi, jeb tikt ātrāk līdz tam, ko tu vēlies. Un ieteikums ir atbrīvojies no cilvēkiem, kuri nestrādā tik smagi, cik tu. Jo šie cilvēki visbiežāk, viņi māk pielīst, viņi visbiežāk tevi tur cieši sev klāt, viņi liek tev labi justies, jo likt tev labi justies, labi domāt par viņiem ir vieglāk nekā sevi pierādīt. Un tādi cilvēki mums ir ļoti daudz apkārt. Ļoti bieži tādi ir draugi, ļoti bieži tādi ir komandas biedri, ļoti bieži tādi cilvēki ir arī tavi darbinieki, ja tas uzņēmējs. Un tas, ko es arī esmu sapratis, to, ka visbiežāk ir tādi tie cilvēki, kuri tā kā pielien tev, viņiem arī nav tas rezultāts. Tā kā ļoti bieži viņiem nav tāds rezultāts, kā ar tev vajag. Un es zinu to, ja runa ir par draugiem, ka ir grūti tā kā tikt vaļā no tiem draugiem un arī atvadīties no tiem draugiem, ar kuriem tu tur esi pazīstams 10-15 gadus tur no bērnības, bet tev ir jāsaprot to, ja tu negribi palikt tur, kur tu esi un tu gribi attīstīties un ātrāk sasniegt, tev ir jānomet liekais svars. Un, lai cik stulbi neizklausītos, bet tāds ir ieteikums un tas strādā. Es pats esmu atkraties no draugiem, no ģimenes locekļiem un tā arī esmu sasniedzis savu mērķi daudz ātrāk un turpinu sasniegt un turpinu augt. Jo jāsaprot to, ka ja tu komunicēsi ar tiem cilvēkiem, kas negrib augt, negrib sasniegt to, ko tu vēlies sasniegt, vienīgais veids, kā tu vari ar viņiem atrast kopīgu valodu, ir nolaisties līdz viņu līmenim, jo viņi negrib pacelties līdz tavam līmenim. Tā kā tā, cerams, ka bija noderīgi. Čau!